Jā, šodien mums ir lieli svētki. Jelgava notiek sacensības Vieglētika bērnu festivāls. Un šodien piedalās rekordliels dalībnieku skaits. 650 dalībnieki bija pieteikti. Šodien bērni piedalās 7 disciplīnās un stafetē. Un mums ir lekšanā, mešanā, skriešanā. Izvēlējāmies pielāgoties šai te vecumgrupai. Bērni startē tātad 11, 12, 13 gadīgie, un līdz ar to viņam ir savas disciplīnas. Jā, piemēram, jaunākais gads šodien tālumā arī nevis kā ierasti vai kā ir tradicionāli tālēkšana atspiras no atspiriendēļa, bet mums ir uzzīmēts 1 metru atspiriena vieta, un līdz ar to tas iespēja trāpīt un iegūt veiksmīgo lecienu ir krietni lielākas. Jā, lai bērniem ir tā kā gandarījums un prieks, jā, par rezultātu, par veiksmīgu lecienu vai par veiksmīgu skrejienu, un līdz ar to, jā, mēs maksimāli mēģinājam atrast tās iespējas, lai bērniem būtu tomēr pozitīvas emocijas un lai braukt mājās ar personīgiem rekordiem, rezultātiem un būtu gandarījums par paveikto šodien sacensībās. Šobrīd man ir grūti teikt par kopējo sniegumu, bet es jau redzēju, ka mūsējie jau izcīnīja godalgotas vietas. Piemēram, Māja Mazure ir vinējusi augstslēgšanā. Tā kā jau pirmās medaļas jau ir. Jā, kā mēs visi zinām, Vieglētika ir pamats arī visiem citiem sporta veidiem, un līdz ar to es domāju, ka te ierobežojumi, ka tādu nebūs. Un jo ātrāk es pieļauju, varbūt es arī varētu izteikties un pateikt, ka labāk. Jo tā, lai no paša sākuma bērni iemācās skriet, lekt, mest, rīku, un tad jau visu pārēju. Katram bērnam pēc viņu spējām un dotībām, talanta atrast to īsto veidu, disciplīnu. Varbūt tā ir lekšana, varbūt tā ir mešana, īsās garās distances un arī citas. Vieglētika, jā, mums ir vairākas iespējas, arī tā pamatdarbība notiek Jelgavas bērnu jaunas sporta skolā no 7 gadu vecumā, jā, tā kā līdzīgi kā skola no 1. klasītes un uz augšu. Un arī, protams, tie, kas vēlās arī ātrāk vai apvienot arī ar citiem sporta veidiem, Jelgavas Vieglēkas klubs nodrošina nodarbības 2 reizes nedēļā, otrdienās, ceturtdienas arī jaunākiem bērniem, sākot no 4 gadiem.